Man jau likās bezcerīgi, bet Aiga vienmēr teica, ka nē, ka viss ir izdarāms un viss ir dabīgi izdarāms, tikai jāatrod priekš manis konkrēts veids, kā to izdarīt. Tad mēs mēģinājām, Kevins mums prasīja vairāk kā gadu, manuprāt, kopš mēs bijām šeit. Attiecīgi pēc tam Keita arī gadu, jo viss pamainījās un nācās atkal meklēt citas variantus, bet atkal viss notika dabīgi, tikai ar nelielu iejaukšanos. Tiem pāriem, kas jūtās jau diezgan bezcerīgi, kuriem varbūt ir pateikts tieši tāpat, kā man tika pateikts pie cita ārsta, ka vienīgais veids ir medicīniskā apaugļošana, es domāju, ka varianti noteikti katram pastāv. No sākuma atrast ārstu, kurš iedziļināsies problēmā un meklēs to atrisinājumu, lai viss notiktu dabīgi. Biežākie neauglības iemesli sievietēm ir ovulācijas traucējumi, kā piemēram pie policistisko ulnīču sindroma, kā arī endometrioze bieži vien var izraisīt neauglību. Olvadu aizsprostojumi, kam arī var būt dažādi iemesli, bet reizēm tas ir vienkārši saistīts ar vecuma izmaiņām, kad ovulācijas kvalitāte var pasliktināties un rodas hormonāli traucējumi. Man jau tas pasākums tāds interesants diezgan, bet slēgt jau jūt līdzi, palīdzēt, gribējās jau kaut kā. Pašam jau arī bija visu kaut kas jābrauc un arī jādara, nebija jau tā tikai viņa. Man jau liekas, citreiz tu tā jūties daudz bezcerīgi, tad, kad es taisu kārtējo grūtniecības testu un viņš ir negatīvs. Katru mēnesi un es draudādam eju un saku, ka nekā šo mēnesi atkal nekā. Tā, nav jau viegli, viņam jau arī nav, jo viņš jau šajā situācijā īsti neko darīt nevar. Tikai morāli atbalsta. Galvenais ir neturēt. Vīriešu faktors bieži vien ir spermas kvalitātes traucējumi, hormonāli traucējumi, varikocēle vai arī vienkārši dzīvesveida faktori, kā piemēram smēķēšana un alkohola lietošana, kas būtiski ietekmē spermas kvalitāti. Pētījumi rāda, ka neauglības iemesli ir daudz un dažādi. 30% gadījumu ir sievietes faktors, 30% gadījumu ir vīriešu faktors, vēl 30% gadījumu abi divi, kā vīriešu, tā sievietes faktors. Un 10% gadījumu tie ir neskaidri iemesli. Tāpēc neauglības problēmas tās nav tikai sievietes problēmas, tās ir pāra problēmas. Un tāpēc mēs pieejam šai lietai kompleksi un izmeklējam gan vīrieti, gan sievieti un sastādam kopēju pārim nepieciešamos izmeklējumus, ārstēšanas plānu, tālāko rīcību, nosūtam pie speciālistiem dažādiem, pie kuriem vajadzīgs vai nepieciešams. Un kopā pārim sastādam šo tālāko plānu, lai pāris dabiskā veidā var uzlabot savu auglību, uzlabot savu potenciālu, kļūt par vecākiem un dabiskā ceļā sagaidīt savu mazulīšu pieteikšanos. Fertilitātes pārvaldības konsultāciju mēs iesakām tiem pāriem, kuri mēģinājuši un kuriem uzreiz nav pieteicies mazais un kas nav īsti pārliecināti, vai viņiem ir kādas problēmas ar auglību vai nē, iemācīties saprast, novērtēt savus ciklus. Iesakām arī sievietēm, kas plāno savu pirmo mazulīti pēc 3-5 gadu vecumu, un arī sievietēm, kurām ir neregulāri cikli. Un, lai daudz labāk atpazītu, saprastu šos auglības biomarķierus, lai saprastu, kādas analīzes, kurā brīdī būtu jānodod un kā tad tālāk veikt šo plānu.